Rainer, nu kādas sajūtas uzvarot Vāciju 6-2? Ļoti brīnišķīgi. Laikam nebija tas labākais sākums čempionātam, tā kā šitais iedeva ļoti labu pārliecību un sajūtas lielisks. Kas darījās ģērbtuvē pēc uzvaras? Svinības. Ļoti liels prieks. Arī treneris ģērbtuvē uzrunā teica, ka tas ir tikai sākums, viss vēl turpinās. Tā ir? Protams, tagad Kanāda uzvar vāciešus un mēs esam ceturtdaļfinālā, tā kā rīt jāskatās spēle Vācija-Kanāda. Kāda bija pats spēle pret Vāciju? Varbūt raksturot vari. Ļoti labi sākām, es teiktu, iemetām 3 golus. Labi, pēc tam vienu ielaidām, bet tas neko nemainīja. Pēc tam iemetām atpakaļ. Es domāju, visu spēli šodien spēlējām kā komanda, visi kopīgi, labs vairākumā beidzot iemetām, vispār iemetām beidzot golus. Mazākumā neielaidām, tā kā es teiktu, ļoti, ļoti labi spēle. Kāda bija taktika tieši spēlējot pret Vācijas izlasi? Kādu treneri jums lika spēles uzstādījumu? Nekas nemainījās, galvenais bija. Mēs zinājām, ka mums ir jāuzvar ar 3 vārtu pārsvaru, un tas ir viss. Vai nu mēs uzvaram, vai nu neuzvaram. Tā kā tas bija tas, kas bija jāizdara, to mēs izdarījām. Paldies! Paldies!